Tā, ieraksts aizgāja, tad varam sākt. Jā, Ja? labdien, labvakar, labrīt, tie, kas skatās Hirstā un tie, kas ir pieslēgušies. Šodien mums astronomijas skolā ir pievienojies Raits Misa, speciālists un astronomijas zinātnes entuziasts, kā arī eksperts par Starship un Starliner lidojumiem. Mēs šodien runāsim, jo tas diezgan aktuāli, jo izskatās, ka mums arī tuvojās 4. lidojums, un par to visu mums šodien Raitis pastāstīs un paskaidros sīkāk. Lūdzu. Nu jā, tad, kā jau Mārtiņš teica, 2 tēmas šodien. Starship 3. lidojums un Boeing Starliner 1. lidojums ar apkalpi. Nebūs 1. lidojums, tas būs arī 3., bet 1. ar apkalpi. Nu, lūk, un tad par Starship. Pirmais, kas man patika, bija uztaisīts video, un te arī ir kadrs no tā video, kur var redzēt to, ka pirmajā lidojumā, atceramies, darbojās tikai 30 no 33 dzinējiem. Savukārt 2. un 3. bija visi ierindā, viss notika kā vajag. Un vizuāli, ja mēs sinhronizējam pēc laika, var redzēt, ka tā pirmā lidojumā raķete ir aizlidojusi mazāk nekā, ja mēs skatāmies salīdzinot ar 2. un 3. lidojumu, kas ir interesanti. Pat vizuāli video to var redzēt, ja sasinhronizēt tos kadrus. Es arī uzvilku tādas līnijas, lai varētu labāk parādīt to vizuāli redzamo starpību. Protams, tas nav precīzi, jo tas ir no video ņemts, bet pat cik tas ir no SpaceX drona, visi tie 3 uzņemti, tie video, līdz ar to viņi ir apmēram vienādi un līdz ar to arī ir salīdzināmi. Tas bija tāds, tas man likās interesanti, tāpēc es ar to arī tagad sāku, jo to jau visi atcerās, ka pirmajā lidojumā tur gāja traki, tur nebija tā tērauda plāksne, kas uztver tos gāzes trūklas, un līdz ar to tur gāja pa gaisa betona gabali, un tik traki tur viss bija, ka pat 3 dzinējs sabojāja jau starta brīdī, tāpēc darbojās tikai 30. Nu, lūk, bet 3. lidojums, kā jau teikts, noritēja pēc plāna, iedarbojās visi 33 Raptor dzinēji, ūdens trokšņa slāpēšanas sistēma strādāja bez problēmām. Arī tā plāksne, kas uztvēra to gāzes trūkli, kas attēlā ir labi redzama. Uzdevumu pildīja lieliski un raķete startēja. Teiksim tā, starts bija nevainojams. Un, principā var teikt jau 2, kas ir labā ziņa. Pēc 2 minūtēm 42 sekundēm lidojuma notika tāda lieta, ko sauc par lielākās daļas dzinēju izslēgšanos Miko, kas ir tāds, tā kā varētu teikt, jauns termiņš, most engine cut-off, nevis main engine, kas ir ierastais. Tas ir, kad viss dzinēju izslēdz, bet šeit runa par most, proti 3 paliek strādājot, lai stabilizētu to raķeti tajā brīdī, kad notiek tā sauktā karstā dalīšanās vai hot staging angliski. Nu, lūk, tas arī attēlā redzams. Tātad raķetei esot vēl ar vilkumi, iedarbojas 2. pakāpes, jeb to tagad viņi sauc par ship, kas līdz šim bija Starship dzinēja, un viņi notiek atdalīšanās dzinējiem strādājot jau tad, kad tās raķetes daļas vēl ir kopā. Un pēc šī manevra Super Heavy tā pirmā pakāpe uzsāk atgriešanās manevru, un savukārt pat ship, tas tātad kosmosa kuģis turpina lidojumu tālāk. Nu jā, notiek arī sekmīgi šis atgriešanās manevrs vai boost back burn, kā viņu sauc angliski. Tas ilgst 54 sekundes un tā laikā darbojas 13 vadāmie Raptor dzinēji. Tātad, ja jūs paskatīsieties ekrāna apakšā vidū, tur ir tā dzinēja schēma, daļai redzam, nav pilnībā, bet tur visi 33 dzinēji oriģināli attēlā ir. Tad ir arī redzams, kuri no dzinējiem darbojas, un tie vidējie 13 ir tādi, kurus var grozīt, tātad vadīt to gāzes trūkli, līdz ar to arī raķetes to kursu pielabot, ja ir vajadzīgs, un līdz ar to šādos manevros izmanto tos vidējos un apkārtas riņķis, tie statiski pieskrūvēti, viņi nav kustinām.
Līdz ar to tos arī nemaz neizmanto. Tos izmanto tikai vienreiz, tad, kad startē no zemes. Tātad labi darbojās tie sauktie spārniņi, kas arī ekrāna pašā labajā malā redzams no sāna, skatā no sāna. Tātad tie ir atkal savukārt viņu uzdevums ir stabilizēt raķetes to gaitu rītot cauri atmosfērai. Viņi grozās, un ja raķete sāk, grib gulties uz sānu, ko viņi kā varētu gribēt, jo tas būtu aerodinamiski izdevīgāk, tad tie spārniņi nodrošina to, ka viņi turpina krist vairāk vai mazāk vertikāli, tīri aerodinamiski to nodrošina. Arī nolaišanās manevra laikā nolaišanās bija plānota Meksikas līcī. Bija paredzēts, ka atkal iedarbinās 13 centrālos dzinējus, bet, diemžēl, iedarbojas tikai 3 no šiem dzinējiem. Līdz ar to šis nolaišanās manevrs, diemžēl, neizdevās, un Super Heavy, principā, var teikt, uzsprāga, izjuka apmēram 0,5 kilometru augstumā virs jūras. Tātad faktiski var teikt tā, ka viss lidojums līdz pašām beigām bija sekmīgs, izņemot pašu nolaišanos, kuras laikā bija tātad jāstrādā visiem 13 centrālajiem dzinējiem, bet strādāja tikai 3, un pie tam nestrādāja arī tie 3 pietiekami ilgi. Līdz ar to faktiski nākamajā lidojumā atliek sasniegt arī vēl šo, un tad var teikt, ka vismaz Super Heavy daļā tā raķete būs uzskatām par gatavu un pārbaudītu visā lidojuma ciklā, no pacelšanās līdz brīdim, kad tā nolaižas. Man jautājums par Super Heavy raķeti, viņa apzināti tika iznīcināta, vai tas ir viņiem ieprogrammēts? Nē, šajā gadījumā bija domāts, ka viņa kontrolēti nolaidīsies ūdenī. Jā. Bet tas nenotika tāpēc, kā es minēju, kad neiedarbojas no 13 dzinējiem 10 neiedarbojas, ja. Atkārtot nepalaidās. Līdz ar to nebija pietiekama vilka, man raķetes ātrums netika samazināts. Līdz ar to tā raķete avarēja nevis tāpēc, ka kāds to gribēja, bet tāpēc, ka tas bija vienkārši tā notika. Tas nebija citādi iespējams, jo tu jau nevarēji, ja tev ir tur maza daļa no vajadzīgās vilkums, tu jau nevarēji apstāties tajā noteiktajā laikā, līdz ar to tāpēc nevarēja. Bet mērķis bija, kā saka, nolaisties uz jūras. Pēc tam, protams, viņi iekrist iekšā, bet visdrīzāk pat neizjūgtu gabalos. Tas ir 4. lidojuma viens no mērķiem to sasniegt un izdarīt. Jā, savukārt tas šip turpināja savu lidojumu. Un tur viņiem bija programmā ir vairāki tie mērķi. Viens no mērķiem bija tātad izmēģināt šī kravas nodalījuma durvju atvēršanu, kas arī tur video, te ir arī katrs no video, kur var redzēt, ka tāda tā kā gaisma tur spīd, tās durvis tātad pavērās un aizvērās, un tie, kas skatījās tiešrādē, arī īsti nevarēja saprast, kas tur notiek. Un komentārs arī bija tāds, ka tai brīdī, kad tas lidojums notika, nebija īsti skaidrs, vai izdevās vai neizdevās, bet pēc tam, ka jau bija veikta datu analīze, tad SpaceX paziņoja, ka esot kā izdevies. Tas izmēģinājums, atvērt un aizvērt šīs durvis. Un otra lieta, kas bija plānota un kas sekmīgi izdevās, tā tad bija, kā zināms, nākotnes lidojumos uz Marsu, piemēram, ir paredzēta degvielas uzpilde orbītā, proti tas šip, kas lidos uz Marsu, paceļās augšā, bet viņam jau tvertnes tad ir tukšas, jo degviela ir iztērēta, lai paceltos. Un tad ir ieplānots, ka no citiem kuģiem, kuru krava būtu degviela, tad to degvielu pārnest uz to, kas lidos projām, un tādā veidā veicot šo uzpildu orbītā. Un, lai to izdarītu, lai pārliecinātos, ka tas darbojas, tad tika veikt šis eksperiments ar apmēram 10 tonnām sašķidrināta sābekļa. Tas arī izdevās. Tātad tas sābeklis no vienas muces, var teikt tā,
pārtecēja citā mucā, un tur tādā ziņā viss bija kārtībā, un šis princips tika pārbaudīts praksē. Līdz ar to, principā bija jau skaidrs, ka tas izdosies, bet vienalga vajadzēja pamēģināt, un to viņi arī izdarīja. Tas darbojas tātad. Jā, un vēl bija programmā mēģinājums atkārtot iedarbināt dzinējus. Jau orbītā esot, bet to nedarīja tādēļ, ka šip tā kustība ir nedaudz. Viņš nevarētu teikt, ka kūleņoja, kaut gan es tālāk rakstu kūleņoja, bet viņš diezgan, nebija pilnīgi stabils, viņš tā svārstījās, un šiem iemeslu dēļ dzinēja iedarbināšana varētu radīt problēmas, tāpēc to šajā reizē neveic, līdz ar to tas arī paliek nākamajiem lidojumiem to izmēģināt, vēl proti atkārtot, iedarbināt vakumu dzinēju šajā gadījumā, tur ir tātad tam, ja jūs pastīsieties diagrammas, tad šip ir 3 jūras līmeņa dzinēji un 3 vakumu dzinēji, tad esot orbītā iedarbina šos vakumu dzinējus, lai attiecīgi, teiksim, samazināt ātrumu vai veikt vēl kādas, vai palielināt ātrumu, lai dotos uz Marsu, tad izmanto šos dzinējus. Bet to šoreiz nemēģināja, jo nebija, kuģis nebija pietiekami stabils. Un, bet toties pēc plāna notika atgriešanās atmosfērā līdz kādam brīdim, proti pirmo reizi tātad šip bija, notika jau izmēģinājums tika pārbaudīta tā termosistēma, kas pasargā no pārkaršanas atgriežoties Zemes atmosfērā, tā darbojās. Principā bez problēmām, un problēmas atkal radīja tā nestabilitāte kuģa lidojumā, kuras rezultātā tās kuģa daļas, kas nav pasargātas ar šo termo aizsardzību, nonāca tās sakarsēto gāzu plūsmas ceļā, un tas tiek uzskatīts par galveno iemeslu, kāpēc tas kuģis līdz zemē netika. Un interesants fakts tāds, ka šo attēlu, piemēram, tas, protams, ir kadrs no video, normāli, tad, kad atgriežas šādā te balistiskā veidā atgriežas kosmosa kuģis ar karstumu vairogu, tad ir kaut kāds brīdis uz Zemes, tās ir 2 līdz 3 minūtes, kad nav iespējami radio sakari ar kuģi, jo to apņem plazma. Un šajā gadījumā, protams, bija līdzīgi, bet pateicoties tam, ka tajā šip bija Starlink pavadoņu sakaru iekārta, kas ļāva sazināties ar Starlink pavadoņiem, kas tātad atrodas augstāk par šipu orbītā. Tad uz augšu komunikācijas varēja notikt uz kosmosu, un tas notika caur šiem pavadoņiem. Ja saziņas ierīces būtu uz Zemes, tad tā saziņa nevarētu notikt, bet pat cik bija šis Starlink aparatūra, tad caur pavadoņiem šis video tiešraidē nonāca pie skatītāju, un principā komunikācija pārtraukuma nebija šajā nolaišanās procesā, kas parasti ir, tādēļ, kad komunikācijām izmanto Zemes antenas. Jā, un kādu brīdi tā plazma tur pa to kuģi tur plūda, un tad viņš kaut kādu 65 km augstumā arī izjuka, un lidojums faktiski arī beidzās bez iespējas izmēģināt līdzīgi kā Super Heavy gadījumā bija plānots, kā arī šip, viņš laikam Indijas okeānā būtu laidies lejā, bet arī uz ūdens kontrolēti, tātad iedarbinot dzinējus, nolaistos okeānā, bet nolaistos, teiksim tā mīksta nolaišanās bija paredzētā, ka kuģis nolaižās un pēc tam vienā gabalā, protams, ieiet ūdenī, bet tur nebija runa ne par krišanu, ne par ko tādu būtu bijis. Lai kopā trešais lidojums, izmēģinājuma lidojums būtu pilnībā bijis sekmīgs, tad vajadzēja gan Super Heavy nolaisties okeānā, gan arī šim nolaisties okeānā. Ja tas būtu izdevies, tad varētu uzskatīt, ka Starship izmēģinājumi ir sekmīgi, un tad attiecīgi tālāk jau varētu pieņemt lēmumus, ko tad tagad darīt ar nākamajiem lidojumiem. Bet šobrīd tātad, kā jau Mārtiņš minēja, tieši, kā mēs šeit runājam, tā Teksasā jau liek kopā 4. lidojuma, kuģi faktiski jau montē kopā. Un neesmu tagad skatījies, iespējams, ka ir arī nosaukts jau konkrēts laiks un datums, bet jebkurā gadījumā tuvākajā laikā pavisam drīz
varētu notikt jau 4. izmēģinājuma lidojums, un iespējams, ka cerams, ka izdosies vēl tālāk aizlidot, kā saka, īpaši jau gadījumā ar šipi, tur ir tad jāveic šis izmēģinājums, atkārtot iedarbinot dzinējus un vēl virkni lietu, kas neizdevās, plus arī, protams, pati nolaišanos. Un tas, protams, abiem gan pirmai pakāpei, gan arī šim šipa. Nu jā, un tad varbūt kaut kādi jautājumi jums ir par SpaceX aktivitātēm, kamēr mēs vēl neesam sākuši runāt par Boeing Starliner. Man bija jautājums, es gribēju saprast tās izjukšanas, kāpēc izjuka raķete, laikam tāpēc, ka bija ļoti nestabils, jā? Viņa gaita, neteiksim, kūleņoja, bet svalstījās, jā? Nedomājies, ja tev ir tas termo aizsardzības vairoks, uzbūvēts tā, ka tu ej iekšā nekustīgi, un viņš ir pret to atmosfēru. Un ja tu sāc šitā kustēties, tad tev pa laikam trāpās tajā vietā, kas uzkarst arī daļas, kas nav pasargātas pret pārkaršanu. Un tas visdrīzāk ir galvenais iemesls, kāpēc tas kuģis arī tad, līdz zemē netika. Jā. Līdz ar to, jā. Faktiski stabilitātes problēma te bija. Man ir jautājums arī. Jā. Vienā no pirmajiem slaidiem tur bija par ūdenstrokšņu slāpēšanas un dzēšanas sistēmu darbojas. Kas tieši ir ūdenstrokšņu slāpēšanas un dzēšanas sistēma? Tur ir tas nezinu, esat bildes redzējuši vai ne, tāds trīkājs, kur tā raķete stāv pirms starta, tā kā starta platforma. Tad lūk, protams, kā trīskājas soliņš ar caurumu. Tas caurums ir tas, kur liek iekšā dzinējus. Un attiecīgi, lai to visu konstrukciju, kas tur uz zemes atrodas, tā gāzu strūkla neizārdītu, gan ar karstumu, gan ar troksni, jo tad, kad tie visi 33 dzinēji iedarbojas, tad arī ir milzīgs troksnis. To troksni un karstumu slāpē vienkārši ar ūdens strūklām. Viņas palaiž, tādas strūklakas vienkārši tajā brīdī, kā raķete startē, tur tek ūdens visur. Ap to trīkāju tek ūdens, un tādā veidā mazina tos akustiskos šokus. Un tas arī ir tas. Tā ir faktiski vienkārši liela ūdens daudzumu, lai tai vietā, kur raķete startē, un šādi samazina tātad to akustisko šoku saukto, un arī, loģiski arī samazina pārkaršanu. Protams, tas, ja skatās video, rada tādus skaistus mutuļus, kas ir pārsvarā ūdens tvaiks, bet mērķis ir sasniegts, ja atceramies, pirmā starta laikā šāda sistēma nebija. Toreiz tur bija vienkārši salējuši speciāli betonu un nebija pat uzstādīta plāksne. Tur bija paredzēts, ka jāuzliek tērauda plāksne, ko dzesēs ar ūdeni arī speciāli tieši, lai tieši to vietu, kur zemē tā strūkla trieksies iekšā starta brīdī, lai pasargātu. Pirmā reizē tās plāksnes nebija, tad tur arī visu to betonu, kas it kā bija speciāls betons paredzēts, izturīgs pret šādu veidu karstuma strūklu. Viņš izrādījās, ka nav izturīgs, un nebija arī tās ūdens sistēmas, kas tās strūklakas palaiž. Un tad tur bija diezgan viss sārdīts. Tur gāja pa gaisa betonu gabalē. Lidoja tur daudz 100 metru no starta platformas, sapostīja tur tos tvertnes kaut kādas uz zemes. Bet 2. un 3. startā jau tas bija iekārtots tātad šī ūdens sistēma un tā plāksne, tērauda plāksne, tas, starta platforma praktiski bojāta netika. Tur bija sīki bojājumi, ko varēja ātri novērst. Un tas, rezultāts tāds, ka arī šī starta procedūra, varētu teikt, tā ir atstrādāta un ir zināms tagad praktiski pārbaudīts, kā tas strādā, un tur viss strādā normāli, tā kā vajag. Skaidrs, paldies. Interesanti. Jā. Principā to principu, kad izmanto ūdens strūklas, izmanto ļoti daudzos raķešu startos, teiksim. Pat tagad jāsaka tā, ka konkrētus varbūt es neminēšu, bet
ja paskatās video, tad var daudz ko redzēt, ka ir tas ūdens arī iesaistīts. Man liekas, Šatlam tas bija tā, un vēl daudziem arī citiem. Ir, protams, kas neizmanto, bet, teiksim, ja mums ir jāslāpē lielas jaudas raķetes, kā saka, radītās gāzes un troksnes, tad ūdens ir viss efektīvākais veids, kā to tu arī izdarīt. Tā. Labi. Ja kas pēc tam būs jautājums, tad droši pēc tam var pajautāsiet. Tad otra tēma tātad ir Boeing Starliner, kas principā ir alternatīva SpaceX Dragon kapsulai, kas nodarbojas ar cilvēku pārvadāšanu uz un no kosmiskās stacijas. Tas nav nekas jauns. Tā ir lieta, kas jau tiek izstrādāta ļoti sen, un te var arī redzēt, ir bijuši jau 2 bezpilotu izmēģinājumi lidojumi 19. un 21. gadā. Un tur ir gājis kā pa celmiem, tur var bišķīt vilkt. Kaut arī tur īsti nav tādu tiešu paralēļu, bet var vilkt paralēls ar to, kā viņiem iet lidmašīnām. Jo pirmā lidojumā tieši programmatūras kļūdas bija tās, kas izraisīja to, ka tika patērēts pārāk daudz manevrēšanas dzinēja degviela, tika iztērēts tik daudz, ka pieņēma lēmumu plānoto savienošanos ar kosmisko staciju nemaz neveikt, jo nebija pārliecības, ka tas izdosies savienoties, pēc tam atvienoties un sekmīgi nolaisties. Un tad nosprieda, ka labāk izmēģināt vismaz to daļu, kas ir, viņš orbītā bija ticis, un tad nosprieda, vismaz pamēģināsim, kā notiek šī nolaišanās, lai tas ir izmēģināts, jo tur jau arī, visas tās jāizlaiž ir izpletņi un virkni citu lietu vēl jānotiek ir. Un tas arī viss nostrādāja, tur problēma nebija, bet bija programmatūras kļūdas. Un viena no kļūdām bija tāda, ka tā kosmosa kuģa borta pulkstenis bija pa 11 stundām novirzījies no reālā laika tajā brīdī, kad tas Starliner atradās orbītā, un viņš nezina, kāpēc tā kuģa programmatūra domāja, ka viņš šobrīd atrodas nolaišanās fāzē, un tāpēc sāk darbināt tos manevrēšanas dzinējus, un tādējādi iztērēja to degvielu, kas bija paredzēta, tātad, lai savienotos ar staciju, un pēc tam arī vēlāk nolaižoties, kad notiks nolaišanās pa īstam, vadītu tā kuģa stāvokli, lai viņš tas siltuma vairogs tātad atrodas pareizā leņķī pret atmosfēru. Tur arī ir nepieciešama manevrēšanas dzinēja līdzdalība, lai tas kuģis nesāk tur griezties un nenotiek līdzīgi kā pat jau minētajā Starship gadījumā, kad pret atmosfēras pārkarsēt, teiksim tā, pret atmosfēru pagriežas daļa, kas nav aizsargāta ar siltuma vairogu. Lūk. Tā gāja pirmajā lidojumā, otrajā lidojumā, protams, tur visi mācījās, visi ņēma vērā, un tad arī, principā, sekmīgi tika izmēģināta un notika savienošanās ar kosmisko staciju, arī pavadot pie tās vairākas dienas saslēgtā stāvoklī. Cilvēki tur arī iegāja, paskatījās, kā tur izstās, un viss, ja vēlas, var atrast video, kur to visu var arī redzēt. Līdz ar to šo otro izmēģinājumu lidojumu Boeing ir principā veica tādēļ, ka pirmais nebija sekmīgs un bija skaidrs, ka varētu jau tajā otrajā likt arī cilvēkus iekšā, bet lai būtu drošs, un šajā gadījumā tas ir galvenais, pieņēma lēmumu veikt otru, kaut arī sākotnēji tas nemaz nebija plānots šis otrs lidojums. Un arī otrā lidojuma laikā tur bija visādas sīkas likstas, tur, piemēram, kaut kādi manevrēšanas dzinēji vienkārši izgāja no ierindas, bet tie atlikušie spēja to kompensēt, un līdz ar to tā faktiski, var teikt, bija problēma tādā ziņā, ka tas notika, bet pašu to misiju tas neapdraudēja, un lidojums bija sekmīgs, tika pārbaudīts, principā, viss, ko vajadzēja, un pat, ja tur cilvēki iekšā būtu bijuši, ar viņiem nekas tāds noticis arī nebūtu. Bet bija bezpilota lidojums. Un tagad, beidzot,
pavisam drīz, 21. maijā, es pat ieliku laiku, kas ir šī brīža. Protams, tas var mainīties, bet šobrīd ir plānots, ka 21. maijā vēlā vakarā, tas ir pēc Latvijas laika, tātad notiks 3. izmēģinājuma lidojums, kas būs pirmais lidojums ar apkalpi, tie arī ir tie 2 laimīgie, kas tur būs iekšā un veiks šo izmēģinājumu. Un te ir jāsaka, ka arī, tātad pirmais jau, ko es rakstu, ka principā šis te pilotējamais izmēģinājuma lidojums bija plānots jau 2017. gadā. Tātad pēc tiem plāniem, kas bija vispār Boeing plānos, 2 gadus pirms notika pirmais bezpilota izmēģinājuma lidojums. Lai saprastu to, cik tas ilgi ir vilcies vispār uz priekšu. Savukārt tagad tad jau ir runa par to, ka cilvēki lidos. Pirmais mēģinājums startēt bija 6. maijā. Jā, to es neminēju, bet nesēja raķešu šēgdījumi ar Atlas 5, ar laikam 2 cietvielas raķešu pātrinātājiem, bet standarta Atlas 5 nekas īpašs. Bet tas, kas izraisīja tās problēmas, 6. maijā starts bija plānots, cilvēki jau bija sakāpuši iekšā un gribēja lidot, bet tātad radās problēmas. Kā es smējos, ja kaut kas notiek, tad tas parasti notiek ar kādu vārstu, un šis nebija izņēmuma gadījums, tātad kābekļa sistēmas padevas vārstā bija kaut kādas anomālijas. Es skatījos, es īsti nesapratu, viņš tur vibrēja vai kas tur bija. Un ir tā, ka ja tā būtu misija, kas būtu ar pavadoni, tātad ar kravu, kas nav cilvēki, tad viņi varēja attālināt to, aizgriezt, atgriezt vaļā, ciet vaļā un mēģināt tādā veidā to jautājumu atrisināt tā, ka tas starts varētu arī notikt. Un ja tur nebūtu cilvēki, viņi to būs darījuši. Un pat cik tur bija cilvēki, tad viņi to nedarīja, jo tāds ir protokols sauktais. Tad drošības vārdā, neviens jau negrib, ka tur notiek kaut kādas lielas ziepes un kāds aiziet bojā, tāpēc arī cilvēkus izvāc ārā. Tad, kad tos cilvēkus izvāc ārā, viņi to procedūru pamēģināja, un tiešām tas vārsts arī izrādījās, ka ar viņu veicot tās plānotās darbības, viņi varēja arī sakārtot. Un principā 6. maijā tas starts notikt varēja, bet tikai tad, ja viņš vestu, pavadoņu. Tad laikam pārcēla to startus, ja es pareizi atceros, 17. māju, un tad vēl pārcēla, un tagad pēdējais datums, kas ir avotos atrodams, ir tātad 21. maijs, praktiski jau pašas diennakti beigas. Tāds stāsts par Starliner. Pagaidām vairāk ko teikt nav, jāgaida starts, tad arī būs ko teikt. Un tagad ir laiks uzdot jautājumus. Tā, laikam nebūs jautājumu. Tad jau droši vien. Jā, ir jautājumi. Es gribēju noskaidrot, vai paskaidrot par to Atlas nesēja raķeti, to izstrādāja tā kā Eiropas kosmosa aģentūra? Nē, tas ir ULA, tas United Launch Alliance, amerikāņu uzņēmums, kuram tagad ir jaunā raķeta Vulkāna. Gan jau esi redzējis, dzirdējis. Jā. Viņiem visu laiku bija Delta 4 un Atlas 5. Bet viņi to Atlas 5 tagad, ņem nost no ražošanas, bet par cik tas Starliner ir veidots, un te ir ļoti svarīgi, jo tās ir pilotējumās misijas, tur katra izmaiņa, pavēlk līdzi milzīgas procedūras, lai to visu certificētu un saskaņot, un Starliner ir certificēts tieši Atlas 5 raķetei. Tāpēc šiem pilotējumajiem startiem viņi vēl joprojām izmanto Atlas 5 un arī izmantos. Savukārt visiem citiem startiem, kam līdz šim izmantoja Atlas 5 un to Delta 4 raķeti, viņai turklāt ir gan parastā, gan heavy sauktā modifikācija. Tās vairs neizmantos, teiksim, pavadoņu laišanai, pamatā izmantos to jauno Vulkānu raķeti. Un te ir arī viena lieta, kas ir, teiksim, tāds, ja es būtu raķešu būvētājs, tas noteikti ir biznesa risks, jo Atlas 5 pirmās pakāpes dzinējs ir RD-180, kas ir
faktiski Krievijā izstrādāts, ražots dzinējs. Un viņiem tie dzinēji ir noliktavā, bet viņu skaits ir ierobežots. Viņš dzinējiem nav nevainas, viņš ir ļoti labs dzinējs. Viņam vaina ir tāda, kad viņam ir tāda izcelsme. Un tas ir tas, ko viņi saskatīja kā risku, tāpēc viņi to, ne tikai tāpēc, viņi arī, lai samazinātu izmaksas, veidoja to jauno vulkānu raķeti, kas būtu viena, kuru tad var izmantot visiem startiem, visiem uzdevumiem. Viņi arī ir būvēti tāda, tā kā, nezinu, nevar teikt, ka modulāri ir raķeti, kur ir tātad tie BA4, tie Blue Engine 4, kas Blue Origin, viņi ražo tos pašu dzinējus. Tie darbojas ar metānu, starp citu, kas ir interesanti. Tāpat kā Starship dzinēji darbojas ar metānu. Un, ja vajag to raķeti jaudīgāk, viņai liek klāt cietvielu raķetītes apkārt, kā savulaik Delta 2, jāatcerties, bija arī tādas, kad saliek riņķī tādus maziņus cietvielu raķešu pātrinātais, kas to starta brīdi padara bišķi stiprāku, jaudīgāku. Un arī vulkāni ir līdzīgs princips, vai viņš var startēt bez šiem, ja ir maza krava, ja ir lielāka krava, vienkārši saliekam cietvielu raķetes un arī vedam kosmosā. Un vulkāns nesie raķeti jau ir izmēģināti, ja? Jā, viens lidojums ir bijis. Tur tika palaists, ja es atceros pareizi, tas Peregrīna mēnesis nolaižamais aparāts. Pati raķete savu uzdevumu izpildīja, bet atcerieties, ka Peregrīnam toreiz baigi labi negāja. Viņam tur kaut kāda vārsta dēļ, kaut kāda noplūda notika. Viņš atlidoja atpakaļ uz zemes un nokrita okeānā. Nevis nolaidās uz mēnesi. Man liekas, ka tas bija stāsts, bet es varu kļūdīties. Katrā ziņā to var atrast. Bet vulkāna pirmais izmēģinājuma lidojums, kuram bija derīgā krava, bija pilnībā sekmīgs, tur raķeti savu darbu paveic. Un krava nogādāja tajā, kā viņi sauc, parking orbīta. Tas ir tā orbīta, kurā tai kravai jānonāk, un tālāk jau tā krava dara savu lietu pati. Iedarbina kaut kādus savus dzinējus un attiecīgi dara, kas darāms. Jā, sapratam. Tas sanāk, ka Blue Engines radīja vulkānu, lai viņi būtu neatkarīgi no Krievijas. Nē, Blue Engine ražo Blue Origin, okay. Un viņi izmantos arī savā New Glenn raķetē tos pašus dzinējus. Viņi arī, kā saka, ir atlocījuši piedurknes un veidos orbitālo raķeti, kas būs jau tieši konkurences spaceship. Viņi būs līdzīgi, bet mazliet mazāka, bet arī ar atkārtot izmantojama un interesants projekts, kur, starp citu, man liekas, ka jau šogad arī ir plānots lidojums vai nākamā gada sākumā, jo viņiem jau, tur daudz, kas ir gatavs dzinējs, tātad loģiski ir gatavs, jo vulkāns jau lidoja tieši ar tiem dzinējiem. Un arī daudz, kas no pašas raķešu aparatūras, neesmu tagad jāatzīst tās kādu mēnesi skaties, bet pirms mēneša viņiem, piemēram, pirmā pakāpe jau bija uzbūvēta, tas, bunduls, faktiski degvielas tvērtnis ar dzinējiem, tas bija uzbūvēts, ja. Un savukārt tālāk viņas, saprot, izmantos kaut ko no esošām lietām. Līdz ar to tur būs vieglāk, bet tad ja precīzi par to jārunā, tad tā ir citas reizes tēma. Jā, protams. Gan jau arī par to parunāsim. Un tad noslēdzošais jautājums, tad Boeing Starliner starts ir paredzēts 21. maijā, un tas mērķis būtu tā kā 2 astronautus nogādāt starptautiskajā kosmiskajā stacijā. Precīzi, tāds ir mērķis, un cerams, ka arī tas arī izdosies. Jo tas nozīmēs to, ka principā šis ir pēdējais izmēģinājuma lidojums, un ja viņš būs sekmīgs, tad pēc tam jau būs 2 pilnībā gatavi un pilnībā pārbaudīti kuģi, kas ļaus astronautiem un kosmonautiem un nezinu, kam tur vēl, kā kurš sauc, ja, nokļūt kosmiskajā stacijā. Tad SpaceX, Dragon būs kapsula ar Falcon 9 raķeti, ko palaiž, un tad attiecīgi Boeing Starliner, ko palaiž ar United Launch Alliance Atlas 5 raķeti. Un tie būs 2 pilnībā neatkarīgi, bet pilnībā pārbaudīti un strādājoši veidi, kā tikt orbītā un kā atgriezties stacijā, jā, un arī kā atgriezties pie Zemes. Un pēc tam principā tam visam jau sen bija jābūt gatavam, tā.
Tad tehnoloģiski notiek diezgan saprotamā aizkavēšanās process. Tas jau tur. Ārpus laika limita. Kā vienmēr ir viena lieta, ko mēs gribam, un otra lieta ir, kā sanāk. Jā. Un te jau neviens bez liekas vajadzības nekur nesteidzās. Visi dara visu lēni, prātīgi, jo kad ir runa par cilvēku lidojumiem, pilotējumiem, tad jāvēro visas procedūras, kādas ir. Un netiek jau tur pieļautas kaut kādas, nezinu. Sauksim tās pa vaļībām, ja neviens neko neizlaiž, nekādas pārbaudas, viss ir pēc burta. Un tas jau arī tikai veids, kā ar to drošību var nodrošināt, jā. Ja starts būs veiksmīgs, tad mēs šogad varētu vēl sagaidīt kādu lidojumu Boeing Starlineru. Jā, viņiem ir līgums ar NASU, līdz ar to viņi ķersies pie šī līguma izpildes. Jā. Jā. Skaidrs. Labi, liels paldies radījumam visam par atvēlēto laiku un par lekciju par šiem diviem kosmiskiem kuģiem. Un cerams, ka mēs arī rudenī turpināsim sadarbību ar tevi un pieķersimies arī citiem tematiem. Tad visu labu, uzredzēšanos, tiekamies nākampiedien. Paldies visiem tiem, kas pieslēdzās un noskatījušies šo astronomijas skolas nodarbību. Visu labu, lai ir skaidrs debesis. Līdz nākamajam piekdienai. Jā, līdz nākamajam piekdienai. Visu labu. Tā.